Labdien, labrīt, labvakar. Es nezinu, kādā laikā jūs šo dzirdat, bet šis ir raidieraksts Retinātā gaisā. Es esmu Inese Pučeka un es kolekcionēju Latvijas alpīnistu, klinšu kāpēju un kalnu tūristu atmiņu stāstus, pieredzes stāstus un piedzīvojumus. Šodien manai kolekcijai pievienosies saruna ar cilvēku, kurš 60. 80. gadu laikā ir vadījis sporta biedrības Lokomotīve alpīnisma sekciju. Viņa paspārnē ir izauguši tādi cilvēki, kas vēl šodien, paši būdami cienījamā vecumā, rūpējas par to, lai alpīnisms kā sporta veids būtu dzīvs un turpinātos. Sigismunds Grohovskis, jeb kā viņu dēvē Zigis, ir treneris, kura sportisti ir guvuši godalgotas vietas visas Padomju Savienības mēroga alpīnisma sacensībās, un šodien viņš sēž man pretī. Sveiks! Labdien! Tev ir 87 gadi šobrīd, ja mana matemātika mani neviļ. Nu, laikam, ka tā ir. Pats jau neskaiti, ja? Nu, ne. Klau, vai tu atceries laiku, kad tu pārstāji pats doties uz kalniem? Kurš bija tas beidzamais kalns, kurā tu devies? Nu, laikam, ka tas bija Tatros pāris gadu atpakaļ. Risī? Nu, Risī ar Risī. Tādi nelieli uzkalniņi, jā, kur man likās, diezgan interesanti. Man ir aizdomas, ka šis ir tas stāsts par Miervalda Buša 60 gadu dzimšanas dienas brauciens uz kalniem. Vai es pareizi domāju? Mēs viņu svinējam tur. Aha. Mēs svinējam no divām pusēm. Mēs nācam Rīsos no Slovākijas puses, ja. Miervaldes valdes bija ar kompāniju, un es no Polijas puses. Un mēs satikāmies kalnos. Tā bija sarunāts? Tā bija norunāts, ja. Tad mēs tur jau uz vietas jau sarunājam, sazvanījāmies, kā un kas, ja. Bet mēs satikāmies tieši kalnos, tieši Rīsos. Un te man kāds pačukstēja, ka man mazliet vairāk jāpajautā par šo gājienu uz virsotni. Kas jums bija kājās? Man grūti tagad atcerēties, bet man liekas, ka man bija zandalis. Vai tad uz Risī no Polijas puses jāiet zandalēs? Es daudz kur staigāju zandalēs uz basām kājām. Arī kalnos? Jā. Vai tad no Polijas puses ejot uz Risī virsotni nav sniegs? Vai tai brīdī nebija? Tad, kad mēs bijām, laikam jau sniegs bija visur izkusis. Pats nosaukums Risī, tas ir no poļu nosaukums svītra. Jo tur vēl diezgan, tādā, vasaras laikā ir tāds sniega svītra, kur ļoti labi redzam no lejas. Un tāpēc to kalnu arī sauc par Risī. Izrādās par svītru. Jā. Un, es neatceros, bija tur sniegs vai nebija. Es atceros, ka bija koņaka pudele vai šampaniešu pudele. To gan es atceros. Un zandalas kājās. Jā, zandalas kājās laikam bija. Tad tas bija tas nesenākais kalns, kurā jūs esat uzkāpis. Tas bija viens no tādiem nesenākiem. Bet parasti jau es ne ar visiem sāku tur. Parasti mēs braucam uz klinšu kāpšanu, tur pa Tatratiem kalniem visādiem, ja. Un pēc tam mēs gājām uz ļoti pazīstam vietu, kur es diemžēl aizmirstu tagad. Gevontā. Gevons, jā. Tur, diemžēl, šogad viena liela nelaime notika, jo tas krusts ir no tērauda. Jā. Un negaisa laikā, jā, negais, jā, plosījās un bija
pāris lādiņi, ja, kas nosit, man liekas, 6 vai cik tur cilvēks, ja. Viņa liela nelēma bija. Iespēra zibens tai krustā un gāja bojā cilvēki. Jā. Mēs nekad tādos laikos neesam staigājuši, ja. Bet tādā Gevantā mēs katreiz bijām. Tā ir tāda viena no mīļākajām vietām, uz kuru jūs devāties. Jā, ziemā tur šad arī lavīna bīstam, bet, tad, kad ievēro visus tos laikus, kad var, kad nevar, tad var droši iet. Vai tā ir arī jūsu paša mīļākā virsotne, vai ir kāda cita tomēr? Man tagad tā grūti pateikt, kas man mīļāks ir. Dažreiz vien, dažreiz otra. Teiksim, Gevons ir tāds, pieejamāks kalns. Pat tur var lietas laikā šad tad uziet. Bet, teiksim, grūtāks kalns ir dabīgi rīsi. Vēl grūtāks ir, teiksim, Gerlachs? Ja mēs par Tatriem runājam. Gerlachs, varbūt ne, viņš apmēram tāpats kā rīsi. Apmēram tāda. Bet bez gidiem vietējiem tur augšā nelaiž. Katra valdība savus notiekumus tādi. Teiksim, viņi jau grib, piemēram, kad es biju Āfrikā uz Kilimandžaro, tur vispār bez policista, kam bija automāts, neviena nelaida. Tā kā tas ir kā kurā vietā, Jā, kā kurā valstī. Polijā bija daudz vienkāršāk tie noteikumi nekā Slovāķijā. Tāpēc, droši vien tāpēc, kā arī es poļu valodu labi pārzinu. Tāpēc es droši vien, ka tur arī braukāju, jo tā treniņa vieta Polijā atros bija ļoti laba. Un man tur draugi bija, kurus es kādreiz Kaukazā vedu. Un man viņi ļoti bieži palīdzēja. Tā kā man tie kalni bija diezgan tuvu. Kas ir tās emocionālās sajūtas, vai varbūt tās pat nav emocionālās sajūtas, kas tik ļoti velk uz tiem kalniem? Kas tur tā patika? Bieži vien godkāri. Gribējās sasniegumus kaut kādus? Droši vien tā bija. Vajag atzīties. Es te mazliet aprunājos apkārt ar cilvēkiem, mēģināju ievākt informāciju par tevi. Tiesa, tāda ļoti skopa, neliela sadaļa par tavu darbību alpīnismā ir grāmatā No Oliņkalna līdz Everestam, bet internetā es atradu nelielu interviju ar tevi 2004. gadā. Man šķiet, ka tad tev bija 68 gadi. Kad tu biji uzvedis Ararata virsotnē, Turcijas augstākajā kalnā, tādu nelielu latviešu un arī poļu kompāniju. Jā, bija. Atceries tādu notikumu, kur... Ararate no Latvijas mēs bijām pirmie. Tanī gadā, ja? Es neatceros, kurā gadā, bet visumā uz Araratu no Latvijas aizbraucam pirmie mēs. Tevis vadītā grupa. Jā, un Araratā mēs tiešām izdarām koņaku pudeli, kas saucas Ararats. Tad visu pudeli, jo intervijā bija teikts katram pa 25 gramiem. Tas bija tā pārāk skaļi teiks visu. Dabīgi iemalkojam tikai. Jā, es jau tik mazliet ķircinu. Un tas, laikam, vienā žurnālā arī parādīts. Arī fotografija bija tāda. Tas vesela reklāma tagad. Jā. Bet arī šajā intervijā tu esot teicis, ka gājiens uz Araratu nav bijis sarežģīts, pat mazliet garlaicīgs, bet kolekcijai noderēs. Jā. Jo tad man bija tāda, teiksim, nodoms visus
Padomju Savienības vulkāns apmeklēt. Tas bija Elbrus, Kazbeks, Ararats un tā tālāk, jā. Līdz beidzot ar Kļučevskijas opka, Kamčatkā. Tur arī mēs bijām pirmie no Latvijas, pirmie uzkāpam. Un starp citu arī uzvedam vāciešus tur. Viņi arī bija pirmie no Vācijas. Vēlāk viņi atsūtīja man avīzi izgriezumu, jā, kur viņi tur rādīja sev. Bet tie vadītāji grupas bijāt jūs, latvieši? Jā. Vai šo ideju apbraukātu, ja uzkāpt visu Padomju Savienības vulkānu virsotnēs izdevās piepildīt? Praktiski, jā. Varbūt tas kaut kāda sīks virsotnīt ir vulkāniņš tāds, bet es nezinu. Bet tādas ievērojamākās? Visas viņas ir iekarots. Kolekcija ir savāktas, ja? Kolekcija ir savākta. Kā ir, vai tu esi saskaitījis, cik virsotnēs esi bijis? Tas ir un daudz, un maz. Priekš Latvijas tas ir ļoti daudz. Tas ir pār pa 500 virsotnēm. Tas ir priekš Latvijas daudz. Priekš Alpu, vai tur franču, vai itāļu ģide, ja? Tas ir, normāls skaitlis. Jo viņi tad dienā pa 2-3 virsotnēm taisīja. Mēs visbiežāk mums tās virsotnes bija daudz lielāks nekā Alpos, ja? Un tur vajadzēja pat nedēļu un vairāks iet, kamēr tu uzrāpies. Vienā tā kā šī ziņā, es esmu diezgan bagāts. Tad arī tev pašam liekas, ka kolekcija ir ievērojama. Tā varētu teikt. Pārāk daudz nav tāda, kas varētu lepoties ar to. Taisnība, jā. Bet mani interesē šī frāze, ka tehniski gājiens uz šo virsotni nav sarežģīts, pat mazliet garlaicīgs. Kas tad tavā izpratnē, kāds gājiens uz kalniem nav garlaicīgs? Garlaicīgs neviens nav. Visi ir tādi, vieglāk vai grūtāk, ja? Bet, pateikt, ka pavisam garlaicīgs, to es nevaru ne pa vienu kalnu teikt. Bet kas ir tas, kas tev visvairāk patīk? Tādas tehniskas virsotnes, pa klintīm, pa ledu? Es kādreiz biju speciālists uz ledus, ja? Pirmkārt, ka es pratu strādāt ar abām rokām vienādi, un ar kreisi, un ar labo. Un alpinismā, ledskāpšanā, ja, tā ir ļoti svarīga nodarbība. Un tāpēc ļoti bieži kombinētos maršrutos, kur es biju, ja, man uz ledus sūtīja pirmo. Es gāju pa pirmais, ja, tur skrūvēt visādi sāģis un tā tālāk. Ledus skrūvis likt, ja? Jā. Un tāpēc mani ļoti cienīja par to, ka es varēju ar 2 rokām strādāt vienādi. Jo maz tādu cilvēku, kas ar kreiso roku prāt tā strādāt kā es. Vai rakstīt arī māki ar abām rokām? Tagad var. Drusciņ jau kaut ko ķeberēt var, bet es to necenšos darīt. Jā, svarīgāk ir mācēt uz ledus ar abām rokām darboties. Bet šīs prasmes jau tev pašam arī tāpat no zila gaisa nav radušās. Kas ir bijis tavs treneris? Man treneri bija ļoti daudz tādu pazīstamu cilvēku. Ja? Viens no tādiem ir visiem Padomju Savienībā zināms Vitālijs Abalākovs. Slavenais Abalākova āķis. Jā. Starp citu, viņš arī Rīgā bija. Un te mums rādīja visāds tur paņēmiens, kā drošināties un tā tālāk, jā. Bet viņš tā, varbūt tas netieši bija mans treneris.
Daudzas zināšanas no viņa arī guvāt. Jā, noteikti. Nu, daudz krievu alpinistu man bija ļoti tuvu draugi un skolotāji, ar kuriem es kopā gāju, jo es diezgan daudz gāju krievu alpinistiem. Nu, tā dzīve bija. Tad mūsu lokomotīvā bija diezgan maz cilvēku, ar kuriem es varēju līdzdarboties tā, savos spēkos, jo viņi, drusku atpalika no manis, Vēlāk, viņi jau gan arī pārsniedza mani. Tad, kad tu sāki trenēt viņus. Jā, tur nekā nevar darīt. Tā dzīve ir. Tu pats pirmo reizi, tā man te pierakstīts ir, pirmo reizi uz kalniem devies 1963. gadā. Karpati tie esot bijuši. Varbūt ir, es neatceros tos gadus, Diezgan ilgs laiks pagājis, protams. Es neatceros, kur tie gadi bija, bet tad, kad es gribēju iestāties turistu instruktoru skolā, un tad, kad man prasīja, un kādu man sasniegumu kalnos, es pateicu, ka ziemā es biju slēpot. Gaiziņkalnā. Nē, Tatros, Tatros, labi. Man tā nevajoši sacīja, kas tie pa kalnu nekad. Un man, tāds dusmas bija, ka man nepieņem tādā skolā, Pēc tam es iestājos vēlreiz, un tad, vien atsakot, es pārsniedzu daudzus tos, kur man kādreiz nevajag. Katrā ziņā, pēc tā 63. gada braucienu uz Karpatiem, 10 gadus vēlāk tu kļuvi par Padomju Savienības sporta meistaru kalnu turismā. Jā. Pēc tam kļuvāt par meistara kandidātu alpīnismā un vēl arī par vecāko alpīnisma instruktoru. Jā. Varbūt tu vari man izskaidrot, ko šie tituli nozīmē, kā tos iegūst, kāpēc tie ir svarīgi? Pirmkārt, viss tas ir no padomju skolas. Un tie sporta meistari un instruktori un tā tālāk. Tagad pavisam savādāk izskatās tā lieta. Tad, kad es to, ar ko atšķirās kalnu turisms ar alpinismu? Praktiski manā uzskatā neako sevišķi. Padomju laikos bija tā, ka tas kalnu turists drīkstēja iet līdz pārējai, uz kalnu viņš nedrīkstēja iet. Kaut šeit ļoti bieži bija tā, ka tā pārēja bija daudz grūtāk tehniski, nekā tā pat virsotne, kas bija tā. Un mēs ļoti bieži darījām to, ko mēs nedrīkstējām darīt, gājām augšā un saucam točka nablюдения. Tas ir novērojuma. Kā novērojuma punkts? Novērojuma punkts, jo mēs nedrīkstējām pateikt, ka mēs bijām virsotnē, bet praktiski mēs ļoti daudz reiz bijām virsotnēs tur, kur mēs nedrīkstējām būt. Tas bija tā vien, Tie bija tādi ļoti grūti laiki, ne tikai alpinismā, bet arī visā sporta vēsturē. Jo bija tā, ka Latvija, tas ir Padomju Savienības izlasē, drīkstēja būt sporta meistari, kur nav vecāki par 40 gadiem. Un visi, kas bija vecāki par 40 gadiem, kājas spērieni no lielā sporta tika izmesti. Kolčins, Kulakova, visi tās slavenības, kas bija Krievijā, tie bija, izmest ārā no lielā sporta. Praktiski es arī cietu, varbūt ne tik augsts, ne tik sāpīgi, ka tie
lielie sportisti, ja, bet arī es biju ciets, ja, teiksim, Latvijas, Vidē, mērogā. Jā, un tāpēc, ka pēc tam, kad bija brīvlaišana, ka mēs bijām visi, it kā mēs varējām darīt visu, ko daudzi arī darīja. Darīja, neskatoties uz, veselo saprātu. Tas jau tajos 90. gados. Jā. Bija tā, ka, ja es gribu iet tur, tad es eju un viss. Un tad iznāca tā, ka, teiksim, ļoti spēcīgi alpinisti aizgāja nebūtībā. Aivars Bojars. Pilnīgi tur, kur, neviens, prātīgs alpinists nebūtu dzīves palicis, ja viņš nokrits no Elbrus, ja, un aizgāja bojā. Un tādi bija daudzi. Bija daudzi, kas gāja vienatnē uz virsotnes, ja, un neatgriezās, pat neviens nezina, kur viņi pazuduši. Tāds bija ļoti slavens lietuviešu alpinists, ja, uz 8,000 aizgāja bojā, un viņi nezina, kur viņa kapkopiņa. Jā, tie ir tie, kā jūs teicāt, kā tu teici, brīvlaišanas laiki. Jā. Bet par šo te meistaru sistēmu, kādi punkti, par ko bija jāsavāc, lai šo titulu iegūtu? Piemēram, visaugstākais Padomju Savienības kalns, komunisms mailis, ja, kas ir 7495 metru augsts, ja, viņš kotējas 2 punktos. 2 punktos no 30. Tad, lai šo sporta meistara titulu kalnu turismā iegūtu, bija nepieciešami 30 punkti, un šos punktus varēja savākt, piedaloties sacensībās vai uzkāpjot dažādās virsotnēs. Tas ir ne kalnu turismā, bet alpinismā. Kalnu turismā drusciņi savādāk bija, bet ar diezgan strikt tās prasības bija. Katrā ziņā pa vienu gadu to nevarēja nekādīgi izdarīt. 1 gadu pagāja 3. sporta klase. Nākošā, ja tu ļoti labs fiziski un tehniski, tad 2. klasu tu varēji iegūt, ja? Nākamajā gadā. Nākošā gadā. Bet tas ir tā, ar noteikumu, ka tu esi tiešām spēcīgs, ja? Pirmo sporta klasi, ja, vismaz vajadzēja 2, 3 vai pat 5 gadus, ja. Un tādā noteikuma, ka tu esi tiešām labs un tehniski un fiziski sagatavots, ja. Un to sporta meistaru, ja, tas ir tāds, sapnis ļoti tāls, ja, par kur tikai varējām sapņot. Un man es savus bijušos, kolēģis, ja, kas man bija drusiņi augmāk par mani, es viņus biju izaudzinājis līdz sporta meistaram, kā Cāpos tāds Saša, Kreisbergs Saša, ja. Tas pats Miervalds Bušs būtu 3. no tiem, kas būtu sporta meistari no mūsu lokomotīvas, ja? Bet tad viss tie laiki pagāja, pazud, un es paliku tā, bez astes, jo... Kādā ziņā bez astes? Tu jau stāsti par Sniega leopardu, vai ne? Par to titulu. Jo tad bija ļoti prestiži tāds nosaukums Sniega bars, ja? Tas ir par to, ka tev bija 4 visaugstākās virsotnes 7,000, ja? Tev deva tādu nozīmīti, ja?
завосхождения на высочайшие вершины СССР. Man bija 3, faktiski 4, faktiski vēl vairāk, ja, bet tad bija karš ar Ķīnu, tad nevarēja iet uz pabeidzes virsotni. Tad atkal visādi tur nebūšanas bija, kad atkal neļauj uz Hantegri iet, kur bija it kā aizstājies 7000. Un tā es paliku ar 3 virsū 7000, ja, kaut šiem man viņi bija daudz vairāk, jo es vairākas reizes kāpu tur Ļeņins mailē, tur vēl kādās tur. Nu, vot, un tādā veidā es paliku bez, kā es pats sevi saucu, bars bez astes. Par to gan mazliet tāds rūgtumiņš saglabājies. Nē. Nē? Nē. Bet, tas drusciņ žēl bija, jo katrā ziņā no katram gribās tiekties drusciņ augstāk. Bet tas jau tikai tāds nosaukums, vai tomēr tas alpīnistam daudz nozīmē? Jo tu jau pats stāsti, tu esi bijis daudz vairāk virsotnēs, gājis daudz tehniskus, grūtus maršrutus. Nu, jā, oficiāli nav iedota nozīmīta, bet tādās cilvēku leģendās un atmiņās tu esi augstī, nu, tāds novērtēts alpīnists. Tad, kad tā brīvošana bija tad 90 gados, ja, tad pārskatīja visas tas meistaru nosaukums ar, teiksim, kalnu veidā tur drusciņ mazāk bija. Un ļoti daudz tad no Latvijas alpinistiem, ja, uzreiz saņēma sporta meistars, Latvijas sporta meistars, ja. Nu, tāpēc, ka bija pazemināts tās prasības, ja. Es tiešām nenoformēju to sporta meistaru, kaut šeit es varēju, man bija pietiekoši visi kārtībā tur, bet es to nenoformēju, jo es uzskatīju tā, ka, ja es to nevarēju saņemt, nu tad man to vieglāko ceļu nav vajadzības. Principiāls tāds. Nu, principiāli bija. nu, tāds jau es biju. Tā kā es domāju, ka sliktāks es nepaliktu un tā. Nē, noteikti sliktāks ar to neesi palicis. Tie jau no vienas puses it kā tikai nosaukumi. Jā. Bet no otras puses tomēr, nu, katram sava vērtība tādām lietām tā ir. Par to sporta biedrību Lokomotīve. 17 gadus šajā biedrībā tu esi vadījis alpīnisma sekciju. Es jau neatceros, kā es tiku pa priekšsēdētāju, ja. Ievēlēja. Bet tā sporta biedrība, ja, mums tādā laikā Latvijā bija vairāk sporta biedrības, Daugavas sporta biedrības, Spartaks, bija darba rezerves un tā tālāk, un arī Lokomotīva. Lokomotīva bija Visavienības sporta biedrība. Viņi bija, atklāt sakot, daudz bagātāk nekā Daugavas sporta biedrība, ja? Un mēs tikam, nu, mums vieglāk bija izbraukties caur visam tam birokrātisko aparātu. Jā, par to mēs varējām vieglāk tik arī Savienības izlasēs kādas tur nekā, teiksim, daugavieši. Kā jums tas izdevās? Jūs bijāt labos draugos ar kaut kādiem cilvēkiem augšgalā, vai jums bija kaut kādi sasniegumi, kas kotējās augstāk nekā citām biedrībām? Zināt, labos draugos es nevarēju būt, tāpēc, ka man ne naudas nebija nekā, bet es tiešām biju labos draugos, jo mēs bijām pirmkārt ļoti disciplinēti. Kaut šeit Zauls sacīja, ka jums tur armijas ierindnieki, ja? Bet es domāju,
ka tādēļ mēs arī kaut ko esam sasnieguši, ka mums bija laba disciplīna un to novērtēja augstāk stāvošie. Kas bija tie sasniegumi tajā laikā, kas tika novērtēti? Sarežģīti, tehniski sarežģīti gājieni? Pirmkārt, mūs vienmēr, uzaicināja uz PSRS čempionāti. Tas bija ļoti liels sasniegums, jo Daugavu neviens neaicināja, bet Lokomotīvieši aicināja. Bet mēs bijām no vienas puses ļoti spēcīgi, no otras puses mēs bijām vāji, jo komandā bija jābūt vismaz 4 cilvēkiem. Un cik tad jūs bijāt? Mēs bijām no mūsu Lokomotīvas nevairāk pa 3. Kur tad jūs to 4. visu laiku meklējāt? Tāpēc, ka mums nebija tāda tik augstu kvalificēt uzreiz, lai tiktu pa to 4. Un mums vajadzēja vienmēr ņemt kādu no malas, Kāds no maskaviešiem, tur no Ļeņingradas un tā tālāk, Un tāpēc mums vienmēr ņem nost pa ballī no PSRS vai Latvijas čempionāti, kur mēs piedalījāmies, jo mums bija viens svešnieks un nekā nevar darīt. Tagad jau tu stāsti par tavu paša komandu, kurā tu startēji sacensībās, Vai jau kā treneris tu biji? Arī kā treneris bija, arī tā bija, jo visu laiku bija tā, te dalībnieks, te treneris un visā tur bija. Kas jūs bijāt tie 3 cilvēki? 3 cilvēki, teiksim, visspēcīgākie, vislabāk protošākie bija Saša Kacāpovs, viņš sen jau aizgāja nebūtībā, Kreitsbergs Aleksandrs, viņš mans kolēģis ir, ar kur es, turpat kā 1/4 virsotni esmu uztaisījis, Starp citu vēlāk uz mūsu papēžiem gāja un Miervalds Bušs, un Šābls Edgars, mums tāda īsta draudzība nebija. Bija iemesli, kā to darīja, bet man nekāda, teiksim, dusmu uz viņu vai teiksim, tā nav. Kā saka, zobu man nav uz viņu. Bet šos pašus, ko pieminēja Miervaldi Bušu un Edgaru Šāblu, tu esi trenējis? Jā, vienu laiku bija. Un pēc tam Edgars pārgāja uz Daugavu? Jā, viņš bija viens no pēdējiem, kas pārgāja. Tad Lokomotīvs vairāk nebija, un viņi pārgāja uz Daugavu. Valds Bušs, Šābls, tie bija tādi vislabākie un titulu bagātākie mūsu sportisti. Jā, es tā mazliet meklējot informāciju, uzzināju, ka Lokomotīva kā tāda, šis te sporta kolektīvs ir bijis diezgan neliels, bet tie cilvēki, kas tur ik pa laikam ir bijuši, darbojušies, kopā ir sanācis izveidot tomēr 3 sporta meistarus un aptuveni 10 sporta meistara kandidātus. Jā. Un tas ir jūsu nopelns. Tas ir mans nopelns. Tad tos cilvēkus... Vismaz es tā sev uzskatu. Varbūt tas kāds citādi domā drusciņi. Bet kurš tad cits viņus trenēja? Ja ne tu. Jā, par to trenēšanu un trenera būšanu. Kāpēc tev bija svarīgi pašam būt trenerim? Saprati, ka to komandu vajag savākt, lai piedalītos sacensībās, tad ir pašam jāņem rokā trenēšanas amats un jādarbojās pašam? Ziniet,
daudz lietas ir tādas, kuras tu vienkārši nevar pateikt, kāpēc. Kāpēc tu tā izdarīji, ne tā, ne citādi, ja? Es domāju, ka, pirmkārt, bija kaut kāda tieksme tikt augstāk un augstāk, ja? Un tas, kad mani tā kā savējo pazina Maskavā, tas arī bija mans nopelns, ne kaut kāda, ka viņi grahos, bet mans nopelns ar maniem darbiem. Tā kā šī ziņā, laikam, ka tāpēc visu to izdarīja. Es gribu saprast, kādas tajā laikā bija tās treniņu metodes, vai kurā vietā jūs trenējāties. Tagad jau Rīgā ir gan kāpšanas zāles, sporta zāles, kas ir diezgan labi pielāgotas alpīnisma treniņiem, vai cilvēki brauc uz slokas dzirnavām, viskaut kur. Kā tas treniņu process notika jūsu laikā? Pirmkārt, arī slokas dzirnavas, arī tad mūs nebija svešas, jā. Viņas bija tikai drusciņ labākā stāvoklī un varēja drošāk kāpt. Aldertornis bija ļoti labā stāvoklī. Starp citu, jūs bijāt tie, kas Aldertorni vispār atklāja kā vietu, kur varētu trenēties, ja? Tā bija, jo visu laiku Aldertornis bija pie Alder rūpnīcas, ja? Un tur bija sēta liela un nedrīkstēja nemaz kāpt pāri. Un tad, kad tur vietējiem iedzīvotājiem bija atļauts to darīt, ja, tad mēs, neatceros, kurš no mums bija, ka mēs aizgājām tur, ja, un tur mēs bijām stāv sajūsmā. Jo pirmkārt, tur bija dūris visur. Tur bija otrā stāvā parketa grīda, logi, tāda gotiskā stilā, kamīns bija, uz augšējā stāv gāja kāpnes, pa kurām varēja tikt uz pašaugšējā stāvu, ja, un tur bija tāds augsts karogmasts, ja, kurām mēs vēlāk karinējam savus karogus, ja. Un ļoti bieži bija tā, ka, teiksim, ja tas bija Daugavas sacensības, ja, kad Daugavas sacensības sāka veidot, karināja to Daugavas karogu, ja, un mēs savā starpā taisījām derības, ja, cik minūšu laikā atbrauks milicija, ja, skatīties, kas tas pa karogu. Jo viņš pilnīgi nebija sarkans, viņš bija balts zils. Un vēlāk pa 5 minūtēm nekad nebija bijuši tie miliči, ja. 5 minūšu laikā, jā? Jā. Noteikti kāds no apkārtējiem mājām, ja redzēja to karogu, ja, un kāds ziņoja jau. Bet tas bija sacensību laikā. Jūs tur organizējāt tādas starp klubu sacensības. Jā, ļoti bieži bija starp klubu un pat starp republiku, jo arī Daugava, Lietuvas, Žalgiris un Igaunijas sporta klubi nāca pie mums sacensties, trenēties un tā tālāk, ja. Tā kā mums bija diezgan plaši tādi un treniņi tur un viss, kas. Kā tie treniņi notika? Jūs kāpāt pa to Aldertorni augšā, būvējāt stacijas, laidāties lejā? Kāds bija tas treniņu process? Tas treniņu process sākuma bija tāds, ja, ka uzkāpt augšā, piesējām virvis, nolaidām to virvi lejā, ja, tad viens uzkāp, ja, atsējas un pa trepītēm gāja zemē, jo mēs bijām pārāk švaki, ja, lai to izdarītu turp un apakaļ. Pēc tam, pēc kādu laiku jau mēs bijām tā uztrenējušies, ka mēs varējām un turp un apakaļ uzkāpt pašspēkiem, ja. Uzkāpt un arī nokāpt pa sienu. Jā. Bet sākumā tas bija tāda fantazija, tikai uzkāpt un mirs.
ir sanācis arī Oliņkalnā kāpt? Jā, man bija tā laime vēl redzēt Oliņkalnu un, ja es nemaldos, 1 vai 2 reizes tur piedalīties. Sacensībās, jā? Jā. Man liekas, ka tā bija ļoti interesanta vieta. Oliņkalns bija plašs, tāds garš, tāds tie pārāk augsts viņš nebija, bet tomēr kā 25 metri, man liekas, bija. Labi, tātad Aldertornī rīkojāt sacensības, paši piedalījāties, ir sanācis arī Oliņkalnā pakāpt. Starp citu, man bija viens jautājums, vai Zelmu, Beju, Mamiku un Janu arī ir sanācis satikt? Jā, un man gan rīzē klēpī raudāja par to, ka es viņai pastāstīju, ja, ka es biju Kazbekā un no Kazbeka redzēju Elbrusi. Viņa nabadzīt noraudējas. Viņa saka, es 14 reizes biju Kazbekā un nereiz neesmu redzējis Elbrusi. Jo viņa kādreiz strādāja tur meteostacijā. Jā, stāstu par Zelmu es esmu lasījusi, ka Kazbeks ir viņai bijis tāds ļoti mīļš kalns un vispār Kaukāza kalns. Jā. Viņam bija nosaukta māsa vienam kaukazietim, jo viņu gribēja nošaut. Zelma kādreiz bija Pirmam pasaules karā, bija pa medmās, ja, un vēlāk viņa apvainoja, ka viņa bija, un tagad jau es neatceros vai no sarkanā vai baltā, ja, bet katrā ziņā gribēja nošaut. Bet tad viens kaukazietis apžēlējies, ja, un nosauc viņu pa mās, ja, un ņem savā apkārtībā. Tā dzīve bija. Tad mums ir ļoti paveicies, jo tā vēsturiski tiek uzskatīts, ka Zelma ir bijusi tas cilvēks, kas to mīlestību pret kalniem ir atvedis uz Latviju. Droši vien tā varētu būt. Un tad to vienu reizi, kad tu biji Kaukāzā un redzēji Elbrusu, tad viņai pilnīgi sirds iesāpējās par to, ka viņai nav sanācis. Nereizi sanāk tā, ja? Nereizi. Jā. Es šovasar biju Kazbekā, un jāsaka, tā Krievijas puse bija arī diezgan mākoņaina, un es arī neredzēju. Būs jābrauc vēl kādu reizi. Jā, tas ir, man liekas, gan ļoti jauki, gan tāds vēsturiski nozīmīgs fakts, ko tu tikko pastāstīji par Zelmu, jo Zelmu jau vairs nesatikt, bet viņa tiešām ir bijis tāds ļoti, ļoti nozīmīgs cilvēks alpīnismā. Pēc tam mums bija tāds ļoti interesants etaps, ka atbrauc no Frunzes Alims Romanovs, viens no alpīnismu iesācējiem, kura vadībā aviācijas institūtā uzbūvēja mākslīgo sienu, pirmo mākslīgo sienu Padomju Savienībā. Un līdz šim laikam, ja viņa vēl tur ir, tur jābūt bronzas plāksnītē, ja, kur ir atzīmēts tas, ka Alims Romanovs to ir izdarījis, ja, un te viņš bija. Es iešu pārbaudīt, jo vēl joprojām es ļoti ceru, ka tā tradīcija saglabāsies, bet alpīnisma... Labā pusē. Apskatīšos, bet alpīnismā sacensības tieši viņam par godu nosauktas Traversa klubs rīko, un es ļoti ceru, ka arī turpinās rīkot. Un ik pa laikam uz tās kāpšanas sienas notiek arī kāpšanas sacensības, bolderinga sacensības tur notiek. Tā kā, tā vēsture ir jāturpina, un tā ir jāturpinās arī mūsdienās. Kādam ir jāuzņemas tā atbildība par šo lietu turpināšanu, vai ne? Jā. Alims jau bija tas, kas alpīnismu to skolu iemācījis aviācijas institūtā,
un viņš līdz šim laikam dzīvo tur. Nu, kaut kādā līmenī, jā, kaut kādā mērā, jā. Un tu savukārt esi daudz ko iemācījis cilvēkiem, tam pašam Edgaram Šāblim, kurš izveidojis ir kalnu skolu un kurš arī vēl joprojām rūpējas par to, lai cilvēki apgūtu kalnus un dotos uz kalniem. Nu, malacis, vienkārši malacis par to. Jā, Edgars ir malacis, bet tieši viņš īstenībā bija tas, kurš man teica, ka Zigim vajag paprasīt par tiem treniņu procesu un par došanos uz kalniem, jo viņš teica, ka tu esot bijis tāds, stingrs treneris. Droši vien, ka biju. Bet man neizlikās, ka tas bija stingrs, zin. Tikai, vajadzēja to, ja vajag pievilkties 20 reizes, tad tev jāpievalkos, un nekā tu nevari izdarīt. Ja tev jāizdara to, tad tev jāizdara. Mums ir stingra atlase, jo mums tās ceļzīmes jau uz alpinistu nometni bija daudz mazāk nekā mēs gribējām. Kaut ja mēs bijām tādā bagātā lokomotīvē, ja? Tomēr tā kā tā mums nepietika visiem gribētējiem, jo pirmkārt viņas bija lētas, jo cik tur vairākas trešdaļas maksāja arotbiedrība, ja? Un, teiksim, pa 20 dienām, kad tu esi tur darbojies, tev vajadzēja samaksāt tikai 38 rubļi. Tas bija tiešām tāda smieklīga cena. Un mēs prasījām visu to, ko vajag. Neko vairāk, neko mazāk. Bet nekāds, kā Krievi saka, pablāžek nebija. Rīkojāt lielu konkursu uz tām ceļazīmju vietām. Jā. Arī vēlāk izdarījām tā, ka viens no kliņškāpšanas sacensībām bija tieši tas, ka, ja tu gribi tikt kalnos, ja, lūdzu piedalies arī sacensībās. Tas ir, apvāru mēs piespiedām cilvēks, ja, jo bija cilvēki, kas labi kāp un tā tālāk, bet viņš vien negribējas sacensībās. Kā tev pašam liekas, kas īsti ir tās lietas, kādēļ cilvēki nepamet alpīnismu? Kas ir tas, kas tik ļoti aizķer, kas patīk? Varbūt tas, ka pierādums ar kaut ko dod. Bet man liekas, ka tas vienkārši pierādums ir tāds mazliet par mazu iemesls, jo būšana kalnos, 20 vai 30 dienas būšana kalnos, ne fiziski, ne emocionāli viegls pasākums tas nav. Nav, bet ja, teiksim, tev vajag visu to no savas kabatas samaksāt, ja, tad kaut šai diezgan lētas bija, ja, bet tomēr maksāja. Bet tad, kad tu vari braukt pa velti, tas deva kaut kādu arī iemeslu, ja? Un, teiksim, kāpēc es braucu uz 40 dienām, bet ne uz 20, tad, kad es biju instruktors, ja? Tāpēc, ka, ja esot tur nometnē 40 dienas, ja, tad man maksāja par ēdienu, par lidmašīnu turp un apakaļ, bet iedomājieties, ja, teiksim, man nometni ir Almatā, tas ir kāds gabals. Tanīs laikos lidmašīna maksāja tad 72 rubļi. Tā tu aizbrauc turp un apakaļ paveltī. Tas ar kaut kāds pluss ir, ja? Kaut kāds ir, jā, bet es neticu, ka tas ir lielākais pluss. Tomēr ir. Viens no. Jā, viens no. Ja tu esi atbrauc no kalniem pliks kā nabaks, ja? Vai tu esi atbrauc ar kaut kādu, naudiņu kabatā. Skaļ teikts, naudu šūksni, ja? Jo 72 reiz 2, tas ir cik? 140, cik tur, ja? Ēdiens, ja? 4,20 maksāja tad un tā tālāk, ja?
Vienmēr salasās tā, ka tu vari kaut kāds varbūt bikses vai kaut ko tam līdzīgi nopirkt. Dzelkšņus nopirkt zābakiem. Arī dzelkšņus, jā. Dzelkšņus tur pirkam. Es vēl mazliet patincinātu par to treniņu procesu. Tad viena vieta bija Aldertornis, kur jūs trenējāties, un arī sacensības rīkojāt. Jā. Kādas vēl bija tās jūsu metodes, kā trenēt savus audzēkņus, lai viņi būtu tik spēcīgi, ka varētu piedalīties visas Padomju Savienības alpīnisma sacensībās? Viss tās pašas alpīnismu nometnes mums deva to. Tad būtībā jūs tā ikdienā netrenējāties, bet reizi vai varbūt vairākas reizes gadā braucāt uz alpīnisma nometnēm? Jā, it sevišķi pēdējos gados, jā, mēs bijām labos draugos ar Ļeņingradas alpinistiem, un tad mēs vismaz 2 reizes gadā braukājam uz kalniem, vai uz Kaukazu, vai uz Pamiru. Nav svarīgi, kur, jā, bet tomēr braukājam, jā. Mani viņi ņēma labprāt, jo man bija viss tās pedagoģiskās zināšanas, jā, un es drīkstēju strādāt kā vecākais treneris, jā. Un tad es savus cilvēkus arī ņēmu līdzi. Tā mēs tur labi dzīvojam. Labi dzīvojāt. Jā. Kāda ir laba dzīvošana kalnos jūsu izpratnē? Tas, ka labs laiks, pirmkārt, ka mums ļauj iet visur, kur mēs gribam, ka mums ir tiesības to darīt. Tas ir ļoti labs laiki tādi. Tēja kalnos pie telts silta. Arī tas. Kompānija laba. Arī tas nav slikts. Vai tu esi tādā kompānijā, kad tu esi atbrauc mājās un tu pēkšņi raudzi, ja, ka tavu, teiksim, ledus cirtņu vietā ir samainīts pret daudz sliktāk, ja, ka kāds ir vienkārši nozadzis no tevs kaut ko, vai tā ir virve, vai tas ir karabīns, vai dzelkšņi, vai vēl kaut kas, ja, vai tu redz, ka ar šito kompāniju var paļauties, ja, ka viņš tev neapzaks. Arī tādas lietas ir bijušas. Ja. Tie ļeņingradieši vai kādi citi? Nē, ļeņingradieši ar to neslimo. Kāds cits ar to slimoja? Bet mūsu cilvēki šādi tad to darīja. Tad droši vien arī tas naudiņas jautājums, vai ne? Droši vien. Labi, tad tiem, kas trenējās pie tevis, tiem bija jāprot pievilkties 20 reizes vismaz. Ne visiem. Sākumā vajadzēja 10 reizes vīriešiem. Sievietēm laikam uzkāpt uz virves, ja, ar kāju palīdzību. Teiksim, uz 3. klasi tev vajadzēja 12 vai 15, neatceros, cik tās reizes bija pievilkties, ja. Nē, šitais tieši mazliet tuvāk jāliek. Sievietēm arī bija kaut kāds tur prasības stīgnāks nekā, teiksim, iesācējiem. Iesācējiem bija daudz vienkārši. Un tad, kad tu pretendē uz kolektīvo ceļzīmi, tas ir kolektīvā braukt kopā savu, tad jau tev vajadzēja atdot visu no sevs, cik tev bija tā spēku un varēšanas, ja, lai tu tiktu tādā kolektīvā ceļzīmē. Bet toties tu varēji arī dabūt apakaļ ar. Tas pats Edvards Šābus Miervalds, ja viņš vairāk kārt bija ar kolektīvo ceļzīmi, ja, un viņa tas, teiksim, karjeras augšupēji bija daudz ātrāka nekā, piemēram, jo es biju vienīgais, ja, teiksim, lokomotīvai. Bet viņi bija, uz ko varēja drusciņi pabalstīties, ja, šad tad. Bet kāpēc tad tu biji un paliki tajā lokomotīvē?
Varbūt varēja doties uz Daugavu un tur vākt kopā savu komandu. Tagad man jāsaka, drusciņ no citas puses sākt, ja, ka mums nekad nebija naids starp krieviem un latviešiem. Bet, saprotiet, tad, kad tu cilvēks runā latviski, domā latviski, un tev jāpāriet uz krievu valodu, ja, tad tu sāc just kaut kādu, diskomfortu. Vai ne? Tā ir taču. Un mums ar kaut kādā veidā vēstures, tas bija jau iegājies, ja, ka lokomotīvei bija vairāk krievu un ebreju. Starp citu, alpinismu bija diezgan daudz ebreju. Latvijā, Daugavā bija daudz vairāk latviešu. Un, es biju vienīgais, kurš varēja pretendēt uz to pašu komunismu smaili, ja, bet es biju vienīgais, es nevarēju. Bet Daugava organizēja savu izbraukumu uz komunismu smaili. Un es, kā vienīgais lokomotīvietis, biju pie viņiem. Es labprāt runāju arī latviski, krieviski, un vienam sakot, man nekādas grūtības nebija. Tāpēc varbūt tas man ļoti bieži teica kādreiz, ir cieši, žīdiņi, ja, tie, kas teica, Zigi, kur tu lien tur, ja, tev taču viņi kalnos nepaņems, ja, bet es gāju, un trenī nometnē, uzvedos tā, ka viņi uzskatīja mani pa savējo daugaviešu. Tā kā man nebija nekāds, saprotiet, grūtības ar daugaviešiem iet vienā komandā. Daugavieši bija vairāk latviešu kompānija. Jā, noteikti vairāk. Bet tad jautājums, kāpēc tad nepārgāja pavisam pie tiem daugaviešiem? Grūti. Jo ar lokomotīvi bija vairāk iespējas doties uz nopietnākām virsotnēm? Droši vien, kā arī varbūt tas no tās puses, ja. Bet varbūt tas, ka ne. Varbūt tas, ka tas bija vienkārši tāpat iegājies. Jo tur sāki savas alpīnista gaitas. Varbūt arī tā. Bet tajos 70. gadu sākums, 80. gadi, tu jau kļuvi par visas šīs biedrības vadītāju. Tu vairs nebija vienkārši biedrs, bet jau vadītājs. Jā. Un tad jau tas skaitījās tāds kā tavs klubs. Vai ne? Kāds? Tā kā savējais, tā kā, ka tas ir mans. Kad tu esi vienreiz bijis kalnos, otrais bijis kalnos ar saviem domu biedriem kalniešiem, ja, viņi tev paliek tādi, ka, draugi, bet tādi, čomi. Tādi. Un man starp tiem lokomotīšiem daudz bija tādu čomu, ar kuriem bija vienkārši un parunāties un kaut ko izdarīt. Vai tev pašam kā trenerim, kā sporta kluba biedrības vadītājam, ir atmiņā saglabājušās kādas sacensības, kur tavējie ir piedalījušies, par kurām tevi tāds tiešām liels lepnums? Pirmkārt, es atceros tos laikus, kad es biju izlasē, Latvijas izlasē, un ka mūsu izlases par godu Latvijas PSR karogu likt karogu mastā, tad es jūtu gandarījumu un aizkustinājumu. Tad es, sitiet man krustā, bet es neuzskatīju,
ka es kaut ko sliktu daru Latvijai, kad es pārstāvu Latvijas PSR. Tāds es biju, ko var darīt. Un tā daudz bija, kas neuzskatīja to par grēku, būt, Latvijas izlases vienības. Alpīnistu izlases. Jā. Bet kāda veida sacensības tās bija? Uzdevums bija doties uz kādu konkrētu virsotni maksimāli ātrā laikā, vai kāds bija tas sacensību formāts, kurās piedalījāties? Pirmkārt, ka tu bija tāds priekšsacības pirmkārt, Tur atlasīja 6 vai augstākais 8 komandas, no visam PSRS republikam, pēc tehniskās sagatavotības, Tie, kas sliktāk uzrādīja laiku un tur tehniskās tur mācības, par 8, tie, tika atlasīti, un tie 8 vai 6 cilvēki, kā reiz, gāja turpmāk. Un viņi drīkstēja pirmie 3 izvēlēties kalnu. Tu esi atbrauc uz Kaukazu, uz Bezingijas rajonu, Bezingijas rajons, no tā tu vari izvēlēties Bezingijas virsotnes, kā tu gribēji. Pirmie 3. Pēc tā ranga tabula, Pirmais tur izvēlēja Šhāru, otrais tur Diktā un tā tālāk, Pēc tam tie pirmie 3, šādi ar vairāk, bet ne visi, Pēc tam tiem pāriem tiesneši savienību nolēma Daugavai vienu virsotni, šitā te otrai. Tāda virsotni un tā tālāk, Tā kā tu nevarēji pārāk tā izplēsties, kā gribēji. Un tad, kad tu esi, saņēmis, tad tev vajadzēja uzkāpt uz tās virsotnes. Uz Šhāru, pa ziemeļu sienu. Viņi ir bīstami un grūta. Tāpēc Saša Kreisbergs, saņem sportmeistaru par šo te gājienu. Par šito te, jo viņš arī jau bija izpildījis tos 300 punktus, par kuriem es jau runāju iepriekš. Tā. Un kas bija tie kritēriji, ko vērtēja? Vienkārši, ka tu esi pa konkrētu maršrutu uzgājis līdz virsotnei, Kad tu ej pa maršrutu un uz tevi skatās ar 2 lielgabalu tiem binokļiem, tālskašiem. Tiem baigi lieliem. Un vesels lērums cilvēku ar parastiem tālskatiem, ka tu nevar ne biks novilkt nekā, tad tu vienkārši esi tā kā uz lakmus papīriņa. Uz dēlnes, Jā, viss, ko tu dari, tu redzi, un viss tavs kļūdas un taktisks nemākulības, viss tas atklājas. Mini lūdzu, kādas varētu būt tādā gājienā, taktiskās kļūdas, kuru tev ierakstītu tavā, tabuliņā, ka rekur pieļāva kļūdu? Piemēram, ir kaut kāds kulvars, kliņškožavs, pa kuru pēc 10, kad uzspīd saulīt, tanī kulvarā, sniegs atkūst, un tie akmeņi virs zemē. Ja tu tādā laikā sāc iet, tas ir daudzkārt bīstamāks, Tā ir taktiska kļūda. Ja tu esi 6 no rīta agri izmucis, bez nevienas akmentī, tas ir pluss tavs. Labi, tu mani interesēja, pastāsti vēl kādu piemēru. Piemēram, kulvars, pa kuru, kaut šeit tas pats
Košķēļets, ja? Poļu virsotnīt, ja? Daudzkārt es nevarēju uzkāpt, tāpēc, ka tur veda tāds plats kulārs, ja? Kas vienmēr bija sabārsts ar sniegu, pilns ar sniegu. Un ja tu ej, tad tu vari droši nokļūt snieglavinām. Tāpat arī ar tiem lieliem kalniem. Tu uz tās pašas Hāras, ja? Tu ej kaut kādā kulorā, ja tu vai nu pa nakti, vai nu agrā rītā ej, kad tas sniegs ir sasals, ja? Tad tev nekas nedraud un tev visi kārtībā, ja? Bet ja tu ej, nu, ir sevišķi dienas otrajā pusē, nu, skaidrs, ka viss, kas tur krītams, ja? Viss var nokrist tev uz galvas. Nu, tad tu esi analfabets. Nu jā, tās ir tādas taktiskās kļūdas, ko normāli nepieļautu. Nu, un daudz kas cits ar vēl. Nu, tā uzreiz nevar atcerēties. Bet, nu, visādas tādas, nu, kļūdiņas, kuras, nu, labāk to nedarīt. Bet šie skaitījās PSRS čempionāti alpīnismā. Jā. Un cilvēku skaits, kas devās uz virsotni, tā bija viena sasaita vai lielāka komanda? Pārāk liela komanda mums nebija, bet mazāk pa 2 cilvēki arī nebija. Bet visumā vislabāk skaitījās, ka 4 cilvēki iet. Tehniskajā maršrutā 4 cilvēki, augstskarā maršrutā līdz 8 cilvēki. Jo saprotiet, tas arī saistīts ir ar varbūtējo glābšanu, ja? Ja, teiksim, tehniskā maršrutā, ja kaut kas ir notīsies, nu, kaut šai kāju tu esi salauzis, ja? Tad tie 3 cilvēki daudz maz droši var tev nolaist lejā, un tu esi drošumā. Tikt, ja? Un tur vēlāk jau paņem pārējā aizved uz slimnīcu. Ja tie ir augstkalni 7000, ja? Tad 4 cilvēki tas ir nekas. Cilvēks ir aizvilsies, cilvēks ir noguris, ja? Un viņš to nevar izdarīt. Ja? Un tad ir labāk, ka ir vairāk, ja? Kad var biežāk mainīties. Ja? Nu, tādā veidā. Tev tāda pieredze ir bijusi? Ka kāds grupā ir kaut ko salauzis vai ka ir jāorganizē glābšanas darbi? Esmu gandarīts, ka man nekad nekas nav noticis grupā. Kāds skaidrojums tam varētu būt? Ļoti laba taktikas izvēle, kad doties maršrutā vai laba sagatavotība pirms tam? Pirmkārt sagatavotība. Otrkārt, taktika. Lai būtu kārtībā, ja? Lai disciplīna. Vienmēr visi tie punkti, kurus es iepriekš jau teicu, ja viņi tev ir, tad tu vari justies tā, kā Dievam aiz auss, kad ar tev nekas nenotiks. Ja tu sāc, uzvesties nedisciplinēt, tad ļoti bieži kaut kas arī notiek. Ar disciplinēt komandu tas praktiski nenotiek. Tad tavā komandā vienmēr ir bijusi disciplīna ļoti augstā līmenī? Es centos ņemt tādus, kas ir disciplinēti. Jā, man viena piemēru arī izstāstīja. Ja ejot, varbūt arī pa tādu sniegu kuluāru, kur kādu akmeni ir iespējams izkustināt, ja tu esi bijis viens no tiem, kas to akmeni izkustina, tad, nākamajā braucienā iespējams tu nemaz nebrauc. Vai tādas lietas, ko man stāstīja, ir taisnība? Redziet, pirksts. Jā. Ar akmeni pārsist. Uzgāza kāds neuzmanīgais virsū? Jā. Var izstāstīt, varbūt? Neatceros. Man pat nav ne dusmas, ne naida pret to cilvēku, jo es pat nezinu, kas to izdarīja. Vai
vai nu mans tuvākais draugs Saša, vai kāds drusciņ tālāks tur, Juris Čisjakovs vai vēl kāds, ja? Bet, kāds no viņiem to ir izdarījis, ja? Es gāju pēdējais, vācot ārā visu tos āķis un tā tālāk, ja? Man tas akmens tik trāpīja pa pirkstiem. Jā. Nekā nedarīt. Nezinu, ko vainot, nezinu, kur atstāt mājās nākamajā braucienā. Kāpēc uzreiz mājās atstāt, ja? Man vienkārši... Dažreiz ir tā, ka, bļaukāts, ja, tur uzmanies akmenis, ja? Tad tu pamūc prom no tā akmenis. Gadās arī tā, ka... Jā, man arī tā ir gadījies. Negluži akmeni izkustināt, bet mēģināt izvairīties no krītošiem akmeņiem. Jā, gadās. Jā, man arī par to, kurš iet visai komandai pa priekšu. Jā, tur arī ir jābūt īpaši disciplinētam cilvēkam. Vismaz tā man stāstīja par tām komandām, kuras ir gājušas tādā tavā aizbildniecībā kalnos. Mēs uz tāda kalna Adamtašu gājām kopā ar Pēteru Kūli. Redz kā. Kaut šeit Pēters bija no Daugaviešiem, es no Lokomotīvas. Bet abiem diviem mums vajadzēja noslēgt pirmo sporta klasi, lai mūs paņemtu uz komunismu smaili. Un es gāju pirmais uz to Adamtašu. Jā. Un tad es ļoti bieži dzirdēju, viņa Zigi, nevienu soli vairāk, citā es tev nelaidīšu. Jo, es it kā vairāk gāju nekā, vajadzēja, ja? Pēc tās teorijas vienmēr vajadzēja tā, nemazāk par nevairāk par 4 metriem, āģis, tad nākošie 4 metri, akalēģis un tā tālāk, ja. Tad ik pēc 4 metriem vajadzēja likt klinšu āķus. Jā, es šādi tad grēkoju. Un Pēters lamāja tevi. Tad lamāja Pēters, jā. Tas gan interesanti, jo Pēters man ir licies, ka viņš ir tāds mazliet huligāns, ka viņš varētu tā darīt. Arī es vēlāk viņam bļauju virsū. Pastāsti, pa ko tad viņš sastrādāja? Tas pats vien bija. Arī tos klinšu āķus nelika. Jo saprot, tad, kad tu ej, tev liekas citādi nekā tu stāv un skaties. Tā kā visādi mēs tur grēkojam. Kā tu pats sevi raksturotu kā gājēju kalnos, tādu disciplinētu, spēcīgu, vai arī, ka gribas mazliet, tā, kā huligānam uzvesties? Es domāju, ka es biju pietiekoši nosverts. Kā huligāni es neatceros, vismaz es neatceros, lai tā varētu man saukt. Kaut šeit varbūt tas kaut kas, bija ne tā, kā to pieņems darīt. Bet visumā visi kārtībā. Jā, mēs šeit runājam, jā. Tad viss ir bijis kalnos kārtībā. Jā. Vai ne? Jā. Mani interesē mazliet vēl tie gājieni augstkalnos, tie kalni, par kuriem tās sniega leoparda nozīmītas varēja dabūt. Man te ir pierakstīts Hantengri. Jā, bija tāds kalns. Viņu Hantengri ir 6995 metri. Bez 5 metriem 7000 . Jā, viņi vēlāk, tad, kad pabeidz smailu nevarēja, tad ņēma to Hantengri. Viņu vietā. Un tur man atkal iznāca tā, ka, teiksim, tad, kad tie vadošie materiāli atļauj iet uz to virsotni, tad kaut kas man neatļauj tur būt, Un tad, kad neatļauj, tad es varēju būt,
Un vienam sakot, kaut kā tā sanāca, es tagad tev grūti man pateikt tieši, kas man tur neļauj to asti sev pielūkot, ja? Bet, tāda bija tā situācija, jo uz to laiku man bija laikam jau 3 vai 4 reizes uzkāpts uz Ļeņinas māju, kas arī 7000, ja? Bet to tikai varēja 1 reizi. A man jau 4 reizes bija. Korženjevs māju arī man bija 2 reizes, ja? Viņi tikai 1 reizi un tā tālāk, ja? Un ar to Hantegri man bija tā, ka te drīkstī, te nedrīkstī, te drīkstī, te nedrīkstī. Tad vienkārši kaut kā laiki nesakrita pareizi, ja? Jā. Es domāju, ka tur kāda ķibele gadījās, bet nē, izrādās nē. Nē, nekāds ķibeles man nebija. Bet vispār, tavā alpīnista karjerā tev kādreiz ir bijis arī tā kā mazliet bail, kad tu esi kalnos? Vai tu vienmēr esi bijis ļoti tāds nosvērts un pārliecināts par lietām kalnos? Ziniet, man liekas, ka cilvēks, ja viņš saka, ka nav bailes, ja, tad viņš nav pilnīgi normāls. Nav pilnīgi normāls? Man liekas, ka nē, jo cilvēkam jābūt bailēm, citādi viņš to neizdarīs. Ja viņam nav baiļu sajūta, ja, tad, es ar tādu labāk nestaigāt. Pārāk pārgalvīgs tas cilvēks, ja varētu būt? Noteikti. Jābūt noteikti. Un tad viņš vismaz var kaut ko prātīgi izdomāt. Vai iet, vai apiet, vai neiet, vai vēl kaut ko tur darīt, ja. Tāds cilvēks, kuram ir mazliet bail? Man liekas tā. Aha, labi. Jo man arī bija šādi tad bailes, tiksim, 1 soli paspērt, tu sazini, vai tas akmens tur noturēsies, vai viņš nošņūks, ja. Tiksim, ja tā tikai iet, ja, tad viņš noteikti nošņūks, ja. Bet es jau iepriekš paskatos, tur ir vēl kaut kāda aizcer, kur es varēšu aizcerties, ja. Tad tas bailes ir pārvarēts, ja, un var iziet. Tad tās bailes tādā saprātīgā līmenī tomēr ir tā lieta, kas mazliet vada tevi tajos kalnos. Man liekas, ka tā jā. Un tā jābūt, man liekas. Bet tu esi parasti tāds stingrs bijis. Ja tu esi vadījis grupu, tad, tavs vārds ir pēdējais, kaut kādā lēmuma pieņemšanā. Piemēram, Hantegrī. Mēs bijām grupa, visa grupa daugavieši, es vienīgais lokomotīvs biju. Un tad tur tā, katru dienu vajadzīja kādam pa priekšiet. Tādā momentā tas jau bija virs 6000 metriem uz gandrīz pašas grēdas, ja, mēs tur nakšņējam, un man vajadzēja iet pa priekšu. Es gāju, kā es saģērbdos jau teltī, un izgāju no telts jau apģērbies, jau piešņorējies pie virus, ja, aizgāju, ej, izēju ārā uz kores, tā kori, tāda kori, ja, un tā virsotne ir apmēram, kāda varbūt tas 200-300 metri tālāk, ja, tāda viegla kori. Un tagad es apsēžos, vējš svilpo augsts, neko nedzird, es tur pabļauju un sāku vilkt to virvi, lai nāk. Un pēkšņi skatos, ka virs cilvēku vietā tukša virve galā ir. Atvilki visu virvi pie sevis, un tur neviens nebija iesējies? Jā. Kā tas varēja notikt? Tā. Viņi izdomāja, ka vajag tālāk neies. Un palaid tevi vienu pašu? Jā. Sākumā man bailes bija,
Bet, negribot, vajadzēja iet lejā. Vot, sāk līst pamazam lejā. Tad uzzināja, ka vot tā lieta, ka negrib iet vairāk un tā. Paga, šis ir pārāk interesants stāsts. To 200 metru attālumā no virsotnes tu uzvilki augšā to virvi. Tev nebija tāda doma, ka tu varētu tomēr viens aiziet līdz tai virsotnei? Nē, man nebija doma tā. Absolūti. Es biju tā iemācīts staigāt vismaz divatā, ka es vienkārši nevaru iedomāties augstkalnos iet vienam. Bet kā varēja tas tā notikt, ka tevi nepabrīdinot? Tas tā varēja notikt. Vēl vairāk, ja. Mēs sākam iet lejā. Un mēs bijām sakašķējusies tur galīgi, ja. Un kā mani kolēģi, ja, nesaušu vārdā, raustīto virvi, ja, lai man nogāst. Bija tāda, vismaz man bija tāda sajūta, ja? Vai tas tā bija tiešām vai ne, to es nezinu, bet tāda sajūta man bija. Un tad, kad mēs bijām tādā ļoti vienkāršā jau sniegu nogāzē, kur jau praktiski varējām atsieties, ja? Tad es jūtu, ja, ka viens no maniem kolēģiem tiešām raust to virvu, lai es nogāstos uz sniegu. Es biju daudz vairāk piekus nekā viņi, ja. Tāda bija. Pēc tam es ilgus gadus, ja, ar tiem cilvēkiem aiz rokas nesveicinājos. Domāju, šis gan ir tāds pirmais gadījums, ko es dzirdu, ka tik nedraudzīga attieksme ir bijusi kalnos. Bija. Tad tas ir, ar man tas bija ļoti liels retums, ja, es neatceros vairāk tādas gadījumus, bet ir. Ir bijis tā. Tā ir ļoti nepatīkama un negaidīta pieredze. Es nebiju domājis, ka tā cilvēki arī kalnos varētu rīkoties. Jā. Diemžēl tā ir. Diemžēl nav tā kā tikai un labs un slikts. Slikts arī var būt. Kas notiek 6,5 tūkstošos, tas absolūti nav muļķīgi, jo cilvēks nekontrolē sevi tā, kā to darītu, teiksim, līdzinumā. To viņš nedara. Teiksim, mans, varētu saukt pa skolotāju Alims Romanovs, ja, viņš mums bija, es biju grupas vadītājs uz Ļeņina Smailes, un viņš bija galvenais treneris. Galvenais treneris. Un mēs, par acī sazinājāmies, ja. Un mēs bijām tik labā formā, ja. Pirms mums gāja Ļeņingradieši, ja. Mēs viņiem palīdzējām alu izrakt, ja. Viņi mums palīdzēja, vienā sakot, mums tāda kopējas tāds, alu rakšana bija. Kur nakšņot. Jā. Un viņi gāja tādā tempā, ja. Mēs zinājām, ka viņi gatavojas 8,000, un mēs ne. Un viņi tādā tempā uzgāja, un tad, kad mēs gājām, ja, es ar lielu izbrīnu skatos, ka mēs viņa grafikā ejam. Un tagad uzkāpjos uz kaut kādu tur viesotni, uz kaut kādu tur pauguriņu, iznāca, ka mums vajadzēs sakars ar to leju uzturēt. Es Aļimam saku, ja, ka Aļimu tā un tā mēs iesim tālāk, ja. Un vēl viņi saka, bet tu labi padomāji un tā tālāk. Vienam sakot, viņš
pēc manas intonācijas viņš uzskatīja, ka man tā kalna euforija, kalna slimība jau ir skārusi, un ka es varbūt es nevisai labi saprotu, ko es izvēlos, es izvēlējos tādu vidusceļu, ne tādā tempā kā Ļeņgadiši, bet, ātrāk mēs gājam, bet tas ļoti pieredzējis alpinists Aļīnas Romanovs, pēc manas intonācijas, uzreiz pateica, tu zini, ko, tad, kad es nokāpu zemi, viņi saka, tu zini, ko, tu tāds joks neteisi. Es sapratu, ka tu esi, tādā euforijā, jo kalnslimība rodas arī no tādas pacelētības stāvokļa, Tu nevisai labi apzini to, ka dari ne tā, kā vajag. Jā, pieņem lēmumus nepareizākos tādā. Jā. Starp citu, kā tavs organisms reaģē uz to retināto gaisu? Vai tev ir bijuši reāli tādi gadījumi, kad tu jūti tādu ietekmi uz sevi? Un cik vēl daudzreiz bijuši. Uz to pašu Elbrus, Ja tu neesi kārtīgi sagatavojies, tad tev noteikti būs nelabi dūša, un galvas sāpes, un vemšana, un viss, kas tik nenotiek, Teiksim, labā laikā, ja tu ej, un ja nebija ilga laika vēja un sniega, tad tas kalns ir tā, piedošana par izteikumu apvemts līdz tā galvas, līdz kājai. Tādi ir tādi. Tā ir. Es pati tur esmu vēmusi. Tā kā nekāds brīnums nav. Jā, tā viņš ir ar to kalnu. Bet tu teici, ka ļeņingradieši gatavojās 8000-niekiem. Tev pašam nekad nav bijusi vēlme doties uz 8000-nieku? Tad, kad es varēju fiziski, es darītu visu, ko tikai man pateikt, es izdarītu visu, lai tiktu. Bet tad neļāvu. Tad, kad jau ļāva, tad es negribu būt sloks kādam. Viss. Tad tas ir tas, palicis mazais sapnīts, kas ir palicis nepiepildīts. Tagad jau nav sapņi. Kādreiz bija tāds mazs sapnīts, neizpildīts, un nekā nedarīt. Kurš 8000-nieks būtu bijis tas, uz ko tu gribēji doties? Man tad bija vienalga, Everests ir Everests, par to katrs vismaz sapņoja, un tā laikā arī man bija, bet man tad būtu vienalga, kurš. Droši vien ne Everests pirmais būtu. Bet tad bija tā, ka nedrīkst un viss. Man bija 40 gadi, un izlasē man neņēma. Viss. Un tad, kad jau mūsējie devās uz augstkalniem, tad jau tu sajūties, ka tev vairs nav tā fiziskā forma tik laba, Pirmkārt, droši vien arī tā, bet es nebiju tādā kompānijā. Bija cita kompānija, es biju cits svešinieks, un, teiksim, Zauls, kādreiz uzskatīja mani kā riktīgs saudafons, kurš tikai pēc zinām komandām var kaut ko darīt, tad es uzskatīju, ka viņš ir, zināmā veida huligans kalnos, kuru, teiksim,
mācības, es vismaz nepiekrītu tam. Tā mēs bijām. Bet tā kompānija jau, piemēram, Ilgvaru Paulu pieņēma. Viņš jau nebija tāds viņējais īsti. Ne, viņš bija viņējais. Ilgvars. Jā, Ilgvars bija viņējais, jā. Bet tāds jaunākais viņš bija. Pēc tam, kad viņa atstāja, pirmo reizi viņa nepaņēma augšā. Un tad viņš nebija vairāk viņējais. Bet sākumā, viņš bija no kaunādas viņējais. Aha. Jā, es ar Ilgvaru Paulu vēl parunāšu par gājieniem uz virsotnēm. Viņam noteikti arī daudz ko stāstīt. Es ar viņu un viņa ģimeni bija uz Triglavu. Slovenijā. Jā, Triglava mēs bijām visi. Tā kā es ļoti labi viņu atceros. Redz, cik jauki. Jāsaka, ka... Pasveicināšu, jā. Noteikti. Jāsaka, ka tai mūsu sarunai lēnām ir pienācis gals. Paldies tev liels, ka tu atbrauci pie manis uz Rīgu, jo tu jau nedzīvo Rīgā, neesi rīdzinieks. Jā, es esmu rīdzinieks vispār, visu mūžu Rīgā dzīvoju. Bet tagad gan... Tagad esi Jelgavnieks. Tagad esi Jelgavnieks. Jā. Bet katrā ziņā paldies tev liels, ka tu atbrauci, ka padalījies mazliet ar savām atmiņām par kalniem. Un man ir jāsaka ļoti, ļoti liels paldies tev, ka tu esi izaudzinājis tos cilvēkus, vismaz dažus, kurus es pazīstu, pie kuriem es pati esmu mazliet pamācījusies. Tā kā paldies Full Clip studijai par to, ka šis ieraksts varēja tapt, un paldies katram, kurš šo sarunu noklausījās, nospieda laiku, sirsniņu, vai padalījās ar saviem draugiem par to. Es nekad neskaitīju, ka izaudzināju kādu, ne tādu būšu, ne tādu šābuli, ne vēl daudz cits, Es vienkārši dalījos pieredzē, bet neesmu izaudzinājis. Bet daudz ko no tevis viņi ir iemācījušies. Ja viņi ir ņēmuši to labāko, kas man bija, es esmu priecīgs. Es arī esmu priecīga par to. Es esmu ļoti, ļoti priecīga par to, ka šī saruna varēja notikt. Paldies tev liels! Uz redzēšanos! Atā!